Divas guļamistabas. Mēs esam Spānijā, Torrevieja. Šeit mums ir lielā istaba ar lūk šādu te balkonu. Balkons mums ir saulainā pusē. Tagad izejot ārā mums jau spīd saulīte, kaut gan pulkstenis ir 10 no rīta. Balkons jau ir saulē. Esam mēs uz Habaneras, tātad centrālā iela, 150 metru no pludmales. Parādīšu jums apkārtni. Tātad virtuve mums tomēr ir pa pusē, bet atsevišķa. Virtuve ir normālā stāvoklī. Noteikti es nomainītu tehniku, izlietni, tīri atsvaidzinātu. Guļamistaba pirmā mums ir ar savu logu uz ielu. Šeit varētu izvietot divas vienvietīgās gultas, jo divvietīgai nav vieta, lai katrā pusē varētu pienākt. Tā var arī būt kā, piemēram, bērnistaba. Te mums ir vieta leduskapim un vannas istaba vēl aizvien ir ar vannu, kas tagad ir tāds pietiekami liels retums. Te mums ir dubultās durvis, koridorīts, un šeit mums nāk otra guļamistaba. Šeit gan ir viņa liela, šeit ir divas vienvietīgās gultas vai divvietīgā gulta. Šeit vietas noteikti pietiek, un šeit vēl ir tāds iebūvējamais skapis. Lūk. Bet, vēlreiz atgādināšu, tikai 120 000, un jārēķinās vēl ar kādiem 3000 kosmētiskam remontam, kaut ko nomainīt, es teiktu kā 5000.